Šodienas raidījumu gribētu veltīt atkal kārtējo reizi ļoti fundamentālai tēmai, proti demogrāfijai un proti kārtēji demogrāfiskai katastrofai Latvijā. Kā viņi izaudzinās šos bērnus, ja viņiem būs ģimenē bērni, un kāda būs šo bērnu nākotne. Ja? Un tā nākotne ir ļoti tādās pelēkās krāsās, ja? Tad ir arī šodien ļoti liels kara draudi, ja, par ko cilvēki arī ļoti domā. Ja. Pirmkārt, tas, diemžēl, liecina, ka tā paudze, kurai šie te bērni būtu jādzemdē, viņa, manuprāt, netic valstī kā tādai. Tāpēc, ka viņi redz, ka šī nauda tiek izšķērdēta, ja, to, ko tu minēji, ja, Rail Baltica, neviens ne par ko neatbild, 500 miljonus norakstīja, tā kā sviestmaize vienkārši, ja, norakstīja un viss. Ja. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Zini, šodienas raidījumu gribētu veltīt atkal kārtējo reizi ļoti fundamentālai tēmai, proti demogrāfijai un proti kārtēji demogrāfiskai katastrofai Latvijā. Mēs principā jau vairākus gadus pēc kārtas, it sevišķi 22. gadā un 23. gadā, ap šo laiku esam šīs tēmas apskatījuši un risinājuši. Kāpēc? Tāpēc, ka gada beigās ir pieejama statistika. Statistika par to, cik cilvēki ir piedzimuši, cik cilvēki ir miruši, kāda ir starpība starp tātad dzimušajiem un mirušajiem. Mēs zinām, ka tā ir negatīva, bet šobrīd vismaz to, ko varēja lasīt mēdījos, ir tā, ka 24. gadā ir kārtējā demografiskā katastrofa. Tātad kārtējais negatīvais rekords, ka būs piedzimis vismazāk bērnu Latvijas Republikā. Tātad 21. gadā bija katastrofa, tad 22. gadā bija vēl lielāka katastrofa, 23. gadā bija nākamā katastrofa un 24. gadā ir kārtējā katastrofa. Ja, tad mēs redzam šīs tendences negatīvās, bērnu dzimst arvien mazāk. Vecāki cilvēki paliek aizvien vairāk un starpības starp dzimušajiem un mirušajiem kļūst arvien lielāka. Tātad ir pilnīgi skaidrs, Arnold, manuprāt, ka kaut kādā brīdī varbūt jau ir iestājies neatgriezenisks process, ka principā Latvijas iedzīvotāji vairs nespēja atražot sevi. Paliek aizvien mazāk un mazāk, un arī šī vecuma struktūra ir tāda, ka jauno cilvēku ir aizvien mazāk, veco cilvēku ir aizvien vairāk. Arnold, gribu tev pajautāt, kāds ir tavs viedoklis? Kāpēc tas notiek? Kāpēc, neskatoties uz to, ka Latvijas Republika ir 30 gadus neatkarīga, kāpēc, neskatoties uz to, ka Latvija tomēr ir iestājusies visās iespējamās starptautiskās organizācijās, kas it kā nodrošina, vai kam būtu jānodrošina drošība un ekonomiskā attīstība, kāpēc mēs gadu no gada sasniedzam jaunu, negatīvu, katastrofālu rekordu demogrāfijā? Kāpēc, Arnold? Jā, skaitļi pasaka visu. Tā ir tā reālā, kā var teikt, situācija. Un dažreiz mēs nezinām, mums varbūt liekas, ka viss ir ļoti labi, un mēs to neapzināmies. Bet pateicoties tam, kā tu teici, kad gada beigās ir iespēja saņemt skaitļu veidā šo reālo realitāti, ja, kas ir ļoti slikta, ja, priekš mums, priekš Latvijas, jo, kā mēs visi saprotam, ka nebūs bērni, neatražosies, nebūs skolās skolēni, būs jāslēdz skolas, kā jau to visu dara, tad nebūs cilvēki, kas strādās, un tieši tie cilvēki, kas kaut ko ražo, kaut ko dod, kaut kādu pienesumu. Es nerunāju par tiem cilvēkiem, kam viss ir ļoti labi, un droši vien viņiem dzimst tie bērni, ka viņi ir šajā labklājības zonā, ja, un viņi ir nodrošināti, un arī nākotnē, acīm redzot, nodrošināti. Es runāju par reāliem, parastiem cilvēkiem, Latvijas iedzīvotājiem, ja, kuri domā par nākotni,
kā viņi izaudzinās šos bērnus, ja viņiem būs ģimenē bērni, un kāda būs šo bērnu nākotne. Ja? Un tā nākotne ir ļoti tādās pelēkās krāsās, ja? Tad ir arī šodien ļoti liels kara draudi, ja? Par ko cilvēki arī ļoti domā. Ja? Un tā ir arī realitāte. Ja? Sociālā situācija, ekonomiskā situācija, viss ir ļoti slikti. Un par cik cilvēki ir izglītoti tomēr Latvijā, tā nav Indija, kur cik Dievs dod, tik bērnā piedzimst tajā ģimenē, un tad arī attiecīgi mirstība ir liela. Ja, šeit domā cilvēku un plāno savu dzīvi. Ja. Daļa, kā tu zini, jau pamet Latviju, brauc projām, atrod sev citu dzimteni, un diez vai viņi atgriezīsies. Ja. Es tādas daudz cilvēku zinu. Tad tas viss ir tā realitāte, kāpēc šī demogrāfija ir tik zemā līmenī, un šie bērni nedzimst. Cilvēki vienkārši baidās par nākotni, viņi nevar nodrošināt, ja, un pašas elementārās lietas nevar nodrošināt. Ja. Nav šī sociālā aprūpe, ja, attiecīgi normālā līmenī, jo ir problēmas tiešām saņemt medicīnisko palīdzību cilvēkiem, ja, kur vienkārši ātrāk nomirs nekā saņem šo palīdzību. Un ekonomiskā situācija ir zemais atalgojums tieši tiem cilvēkiem, kas reāli strādā. Es nerunāju par valsts sektoru, par tiem ierēģiem, ja, to daļu, kas strādā dažādās valsts iestādēs. Domāju ne jau par tiem policistiem vai pažarniekiem vai tādiem, bet es domāju tieši par administrējošo aparātu. Kam algas ir, kā mēs runājam, no 3-4 tūkstoši un augstāk, līdz 10 un augstāk. Ja, un es neredzu šodien, skatoties masu mēdīs un skatoties, kādas lēmumus pieņem valdība, ka kaut kas mainītos. Ja. Man nav tāda sajūta, ka kaut kas mainītos, kad, teiksim, cilvēki, kas būtībā, veido šo politiku Latvijā, ja, ietekmē Latvijas politisko, ekonomisko dzīvi, ja, ka viņi domātu par Latvijas nākotni un par cilvēkiem. Es domāju, viņi pat nesaprot un nezin, kā no šīs situācijas reāli iziet. Ja. Vienīgais, par ko viņi domā, ir tā personīgā labklājība. Ja. Kā viņi, kā tu redzi, runā par kaut kādu algu iesaldēšanu kaut kādiem valsts ierēģiem, bet tāpat tās algas neiesaldē. Viņi lai saņem šo savu labklājību, viņi par to cīnās un neatsakās no tās labklājības. Ja? Un tā plaisa ir milzīga. Ja? Tā plaisa, šī ekonomiskā labklājība, ja? Cilvēki ir milzīga plaisa. Ja? Ja mēs runājam par kaut kādām reālām algām, kas ir 800 ap 1000, ja, ko saņem reāli cilvēki, ja, kas kaut ko strādā, dara, nes pienesumu. Ja. Un tie cilvēki, kas strādā kaut kādās kapitāla sabiedrībās un tā tālāk, nesauksim tos negatīvos piemērus, tur Air Baltica, Rail Baltica, ja, kas nes milzīgas zaudējumus, tāpat jau Latvijā, ja. Un kad šie cilvēki, kas tur strādā, saņem milzīgas atalgojumus, ja, kas nav loģiski, ja. Un tas viss turpinās, nekas jau nemainās, ja? Nekas nemainās nekur. Un es neredzu, kad tuvākā laikā arī izmainītos, jo tie cilvēki, kas ir pie varas, viņi negrib kaut ko mainīt, jo viņiem viss ir labi, un viņi arī nezin, kā kaut kā mainīt tā, lai nezaudētu savu labklājības līmeni, ja? Ļoti ceru, kad būs nākamās Saeimas vēlēšanas un ka radīsies kaut kāda politiska spēka, jo arī ar esošiem es neredzu, kad varētu kaut ko izveidot sakarīgu, ja, jo viņi jau netaisās mainīt neko, ja. Tad, ja pamainīsies koalīcijā kaut kādas esošās partijas, nekas no tā nemainīsies, ja. Un tā, diemžēl, tā realitāte. Jā, un tā cilvēku domāšana, ja, tā cilvēku domāšana, domāt par līdzcilvēkiem, par Latviju, ja, jo no cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, ir atkarīga arī mūsu visu sociālā dzīve, arī viņu dzīve. Ja. Un tad nedomājot par to visu, ja, un neradot vienkārši labvēlīgas apstākļus, tāpat tās uzņēmējdarbībai, ja, var runāt gudri par kaut kādiem tur, es nezinu, analīzēm, tur vēl kaut ko, kā tur
uzlabot kaut kā ekonomiku, lai te rastos uzņēmumi un būtu konkurēt spējīgi uzņēmumi ar Eiropas uzņēmumiem. Nu, tā tas nenotiek, jā. Nu, nav tā, ka tas pēc kaut kādas formulas notiekās, jā. Nu, ne visi ir uzņēmēji ir veiksmīgi, jā. Un ne visi uzņēmumi ir veiksmīgi, bet fakts ir viens, kad, lai vispār procentuāli mums šī uzņēmēja darbība atjaunotos, īpaši mazie vidēji uzņēmumi, jā, ir jārada vienkārši labvēlīgi apstākļi, bet apstākļi, būtībā, es jau esmu daudz par to runājis, jā, kad, viņi tikai pasliktinās, jā, tad nodokļu veidā, banka apkalpošana, jā, tad kreditēšana, tad tālāk un tā tālāk. Vienkārši tie, kas ar to nenodarbojas, viņi jau to nezina. Jo to, ka tur kāds runā, Latvijas bankas vadība un tā tālāk runā, kad kaut ko tur dara, bet nekas nedarās. Jo man ir arī uzņēmumi, zina reālo situāciju, kāda ir valstī un kā bankas izturās pret uzņēmumiem. Un, lai saņemtu kaut kādu kredītu, tad ir vajadzīgs vismaz tur 5 reizes lielāks nodrošinājums, ir nenormāls garantijas un vēl. Un tie ir uzstādījumi, es domāju, no valsts, ja, no Latvijas bankas, jo vienkārši, es domāju, komercbankām ir radīta tāda apstākļa, ka viņi negrib vai nevar riskēt ar savu naudu un atvieglot šos kreditēšanas noteikumus uzņēmumiem. Ja. Ja pašā sākumā mēs atceramies, kad bija diezgan viegli, lai saņemtu kredītus, ja, tas bija daudz gadus atpakaļ, 20 un vairāk gadus atpakaļ, un nevien vairāk un vairāk, teiksim, šie noteikumi tika, paliks stingrāk, un šodien jau ir daudz, kas pilnīgi nenormāls un nereāls, ja, lai vispār, šī kreditēšana būtu, un kā jau es teicu, kad skaitļi runā paši par sevi, tad šie visi apstākļi ietekmē demogrāfiju, ja. Tas viss ietekmē, jo mēs varam runāt par būtībā, kad tagad it kā bezdarbs nav, jā, bet tas, teiksim, sadalījums, jā, cik tad cilvēki strādā valsts dažādās kapitāla sabiedrībās un valsts administrācijās, jā, un reāli strādājošie kaut kādi uzņēmēji vai kaut kādi citi cilvēki, kas strādā, kas dod reāli pienesumu valstī, jā. Tas sadalījums, kā var teikt, paliek arvien negatīvāks, respektīvi tie, kas dod pienesumu, ir mazāk, paliek tie cilvēki, jā, uzņēmēji, kas strādā, tie, kas, teiksim, vienkārši saņem no budžeta algu, jā, un administrē visu valsts darbību, un tad tālāk viņi paliek arvien vairāk, un tā ir tā negatīvā attiecība. Skaidrs, Arnold, es domāju, ka tev pieminēja te atslēgas, teiksim, jautājums un cēloņus demogrāfijai. Jā, tātad es to pilnīgi piekrītu. Pirmkārt, es domāju, ka, ja mēs tā rezumējam, pirmkārt, tas, diemžēl, liecina, ka tā paudze, kurai šie te bērni būtu jādzemdē, viņa, manuprāt, netic valstī kā tādai. Tāpēc, ka viņi redz, ka šī nauda tiek izšķērdēta, ja, to, ko tu minēji, ja, Rail Baltica, neviens ne par ko neatbild, 500 miljonus norakstīja, tā kā sviestmaize vienkārši, ja, norakstīja un viss, ja. Neviens ne par ko neatbild, ja, tas ir punkts 1. Punkts 2 neapšaubām. Konflikts Ukrainā un ziņas katru dienu no turienes, un kā mēs jau tev runājam, ģeogrāfija, ir spītīga lieta, fakti un cipari spītīga lieta, ja. Cilvēki baidās, ka varētu kaut kas notikt arī šeit, un viņi negrib attiecīgi, lai bērni dzimtu šādā draudīgā vidē. Un trešais, ko tu minēji, ekonomiskā situācija, ja, ka vieni saņem algas 5, 10 un vairāk tūkstoši, un, teiksim, policists vai ugunsdzēsējs saņem, nezinu, tas, kas uz ielas ir, ja, 800, varbūt 1000 maksimums, lai gan, es domāju, ka nē. Un praktiski tas viss to arī beidzās. Ja? Tad ir šis te cikls, nav bērnu, pēc tam tev rītā vairs nebūs policistu, tad tev nebūs arī bruņoto spēku karavīri, nebūs ārstu, nebūs skolotāji un tā tālāk un tā joprojām. Un, protams, ka valstī jāatcerās, ka valsts ir ne tikai ierēģi, ne tikai uzņēmēji.
bet valsts funkcijas pilda arī policisti, ugunsdzēsēji, glābēji, ārsti, medmāsas, skolotāji. Saprot, ja tev nav izglītība un veselības aizsardzība, tad piedod, tāda valsts nevar ilgi funkcionēt. Ja? Pilnīgi tev piekrītu. Tas viss arī rezultējās skaitļos gada beigās. Tendence ir, diemžēl, skaidra, tendence ir ļoti negatīva. Katru gadu jauns, katastrofāls, negatīvs tātad rezultāts demogrāfijā. Laikam turpināsim šo tēmatu, jo bez demogrāfijas nav valsts. Paldies tev, Arnold. Paldies, Rēm.